progresīvie turpinās stingri iestāties par principu, par Ukrainu, tikai ar ukraiņiem. Tikai pašiem ukraiņiem jānosaka, kādai būt kara gaitas un potenciālo miera sarunu attīstībai, un Latvijai ir jāstāv aiz Ukrainas un jāturpina sniegt tai atbalsts katrā platformā, katrā auditorijā un katrā sarunā. Pēc kara Ukraina būs lielākais militārais spēks Eiropā, un Ukraina būs izšķiroši svarīgs spēlētājs pēckara Eiropas drošības struktūrā. Tāpēc Ukrainas atjaunošanai un Ukrainas iekļaušanai Eiropas Savienībā ir jābūt mūsu ilgtermiņa prioritātei. Nemainīgi Latvijas drošības pamatā ir atturēšanas politika pret Krieviju. Daļa no atturēšanas politikas ir Latvijas redzamība, atzīšana un veiksmīga diplomātiskā darbība starptautiskajā sistēmā, kas pamatojas uz tiesībām un kurā būtiska nozīme ir starptautiskajām institūcijām. Kaut arī šī starptautiskā kārtība ir iegājusi pārmaiņu posmā, ko simbolizē autoritāru līderu augošā popularitāte, mēs tai joprojām uzticamies un gribam uzticēties, jo kam tad vēl? Šīs sistēmas pastāvēšanas priekšnosacījums ir valstu uzticēšanās tai. Tāpēc šis ir jautājums par mūsu toni un balsi starptautiskajā telpā. Mēs stingri iestājamies par starptautiskās krimināla tiesas lomu Ukrainas atbalstā, taču pieklustam, kad Eiropas valsts izsaka gatavību nepildīt starptautiskās krimināla tiesas arestu orderus.